Čau, labvakar! Te Baiba, podkāsts Attiecības ar dzīvi. Mūsu visu dzīves mērķis esot būt laimīgiem. Tā esot teicis Dalailama. Tā nu es turpinu meklēt, kur tā mūsu laime dzīvot. Mana, tava, mūsu līdzcilvēku, un beigās, jā, es domāju, ka mums izdosies atrast tādu īstu angurnieku laimes formulu. Šodien pie manis ciemos, jāsaka, kā lai es tā labāk pasaku, tā gaisotne mums tā angurē šobrīd, jau pavasarī, ir diezgan tāda saintriģēta, lielā salidojuma gaidās. Jūs taču paši zinat, kāds ir satikt savus klases biedrus. Skatīties, klausīties, kur nu katrs dzīvē ir nonācis un uzdot varbūt arī šo jautājumu, vai tu esi laimīgs. Un pie manis ciemos, vēl viena Baiba, mana klases biedrene, un man būs ļoti liels prieks viņai uzdot šos jautājumus, cik vērtīga ir viņas dzīve. Sveika, Baiba! Čau, Baibiņ! Prieks tev redzēt un satikt. Ja mums kāds iestātos šeit pa vidu, varētu ievēlēties vēlēšanos, vai ne? Jā. Tā jau parasti ir ar tām vienādā vārda īpašniecēm. Bet man tiešām liels prieks tevi redzēt, un es varēšu tev sievišķīgi izprašņāt šodien. Sarunāts. Tā, arī tu mums esi angurniece, mācījāmies vienā klasē, foršajā skolā, un rudenī satiksim visus pārējos savus klases biedrus. Tas būs izaicinoši pēc tik ilga laika, vai ne? Jo, manuprāt, tiešām ilgs laiks pagājis, kad mēs neesam satikuši. Tā kā nospriedām 10 gadi jau. Jā, 10 gadi ir pēc pagājušā salidojuma, bet mēs jau te bišķi saskrējāmies. Bišķiņ, kaut nedaudz. Kaut nedaudz, vai ne? Jā, un ir tāds prieks. Jā. Kā tev liekas, mēs, kad visi satiekamies tādā cilvēcīgā līmenī, nekas taču baigi nav mainījies. Nav, manuprāt, tas kodols, tā pamatbūtība ļoti pat var atpazīt, vai ne, kā katrs ir bijis skolā, un tīpaši mēs ar tevi, ja tā padomā, tiešām no pirmās klases Baiba, vai ne? 6-gadnieki. Jā, ārprāts, un cik jau tie gadi pagājuši, un es tā domāju, kurā gadā mēs beidzām, 91. 92. Tas man mazliet, jā. Ilgs laiks. Bet, zini, pienāk tas, es pat negribu lietot vārdu vecums. Laiks, un laiks dzīvē, kad, kā jau tu dzirdēji, mēs sev uzdodam šos jautājumus. Vai mēs esam laimīgi, vai dzīve ir koša, vai ir tā vērts, vai es esmu sasniedzis kaut ko es esmu iedomājies toreiz 92. gadā, ka es sasniegšu, un tie gadi jau sastāv no dienām, dienas no stundām, stundas no mirkļiem, un vai es katru mirkli piepildu ar kaut kādu vērtību. Kā tev liekas? Tev tas ir svarīgi? Ļoti svarīgi. Man liekas, tā kā tu minēji, kopš mēs viedākas kļūstam, laika ziņā tas ir ar katru mirkli arvien svarīgāk un svarīgāk. Lai katra tā diena, katrs darbs, katra satikšanās, katra kopā būšana ir ar kaut kādu vērtību. Ļoti svarīgi. Es nevaru nepieminēt, ka tu ieņem mūsu angurēju, mūsu novadam ļoti svarīgu un augstu amatu, man jāsaka, atbildīgu, ļoti, ļoti atbildīgu. Un, protams, ka es tev gribu uzdot jautājumu kā sievietei, tā ir smaga vai viegla nasta? Es jau minu vārdu nasta. Jā, es atkal uz to visu raugos tā, kad es negribētu teikt vārds nasta. Jā. Es uz to raugos tā, kad tu ej pa to dzīvi, tu dari darbu, tev visu laiku ir kaut kādi izaicinājumi, kā tu to dzīvi noeji un īstenoji, un ne jau tu, kā tu saki, beidzot skolu mēs zinājām, ko mēs darīsim un kā būs. Ir cilvēki, kuri to dara. Man vienmēr ir licies, cik tas ir jauki, ka kāds ir zinājis, ka viņš grib būt par ārstu vai vēl par kaut ko. Viņš visu mūžu ļoti veiksmīgi strādā un ir laimīgs tajā. Ja? Un manā gadījumā tā nav. Es nezināju, ko es darīšu. Jā, jo es kā tagad atceros, kad es beidzu vidusskolas, pat nezināju, kur doties mācīties godīgi. Un kā tu zini, mans tētis bija fizikas skolotājs un datorzinības, tad tikai sākās kaut kādas lietas, tie lielie kompjūteri, kā atceries, vai ne? Jā, ļoti. Tas bija kaut kas Tētis bija ļoti labs skolotājs. Un viņš man teica, ej mācīties datorzinības. Es tā, labi, jā. Protams, to pusgadu nomācos un es saprotu, šitas nebūs mans, jā. Un es
es pārtraucu, jā. Bet tā bija laba pieredze, un tad tu atkal ej tālāk un skaties, ko dari, un līdz ar to arī šajā te darbā, un arī tagad, kad ja tu tā paskaties uz to, ko tu dari, tas nav ne mērķis, tas ir vienkārši tā brīža izaicinājums, tas nav viegli, bet, ja nu tu tur esi nonācis, tu saproti, ka, nu, acīm redzot, tu kaut ko vari izdarīt, jā, un kaut ko dot no sevis, jā, jo, manuprāt, ir, ja pašā sākumā tu varbūt tiešām sākot karjeru mērķiecīgāk skaties, ko tu gribētu un kā, un ir jau arī lietas, kas tev patīk un kas nepatīk, ko tu gribētu vai negribētu darīt. Bet tad kaut kādā dzīves posmā tas viss notiek dabiski un tevi ved kaut kur, jā, un tu nonāc, jā. Bet tu esi dzīves piemērs vieniem no tiem cilvēkiem, kuri tu dzīvo mācies Aingurē, nu, teiksim, mēs kā jaunieši izdzīvojam un izmācamies savā skolā, pēc tam aizējam tai pasaules ceļos, bet ar to lielo pievienoto vērtību, pēc tam ar to savu pieredzi, amatu, kaut kur citu apgūtu, jā, izglītību, to, kas patīk. Iemācīto, iegūto, tu atgriezies un tu pienes lielu labumu šeit. Tu sāki mums atgriežoties kā pārvaldes vadītāji, es atceros. Kāds bija šis kaut kāds solis, pamudinājums tev atgriezties Aingurē? Nu, tas arī bija tāds, ja tā skatāmies, es tiešām aizgāju strādāt un dzīvot ar visu ģimeni. Mēs dzīvojam ilgu posmu, nodzīvojam savus 15 gadus Rīgā, jā, un tā pieredze bija tiešām ļoti raiba, dažāda, unikāla un vērtīga, jo es, man liekas, to laiku, ja tā skatās, to viņi tik darīja, kā mācījos, un vienā brīdī, kad es beidzu doktorantūru, es viss es beidzu tavu akadēmisko pusi, jā, jo daudz, kas ir izdarīts, un kā nonācu attiecīgi Aingurē, tas arī tāds lietu sakritība, jo vīram vajadzēja atgriezties tēva mājās, pārņemt saimniecību, tas bija izaicinājums attiecībā par to, kā mums būt ģimenē, kā mums būt kopā, jā, un tas tā kaut kā apstākļi sakritībā, tev vienkārši tu beigās jūti, ka tev kaut kur ved, ka tev tā ir jānotiek, jā. Tas nebija vispirms tā, ka, nu, viss es tagad došos, jā, atpakaļ, jā. Notikumi kaut kādā veidā tev veidina un tu ļaujies, un tad bija šis piedāvājums arī, es tāpat būtu atgriezusies, jā, un noteikti kaut ko citu varbūt darījis, bet, kad bija šis piedāvājums, domāju, Viss sakrita. Labi, nu kāpēc ne? Jā, un tas bija manā dzīvē lielākais konkurss, kuras es piedalījusies. Nekad nekur ne savā karjerā un darbos, kuras es bijusi, nekad tā nav bijis. Viss ir bijis tā plūdoši. Vienkārši plūdoši. Jā. Es atceros, konkursā bija ļoti daudz pretendentu pieteikušies un es vēl smaidīju, jo bija vairāk mūsu klases biedri pieteikušies. Žūrī bija arī plašā skaitā, tā kā bija ļoti interesanti. Jā, un man arī palicis atmiņā, kad man uzdeva jautājumu, nu ko tad es darīšu, jā? Un ja tā pastamies, protams, man tajā mirklī vispār nebija tādas izpratnes, kas vispār būtu īsti šajā amatā jāveic un jāīsteno, jā? Bet iekšēji tu saproti, ka tev ir apņemšanās un vienmēr katrā jomā, kur es esmu strādājis, jo es esmu gan strādājis tipogrāfijas jomā, gan nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomā, jā, un gan arī ir citās dažādās lietās arī vienā koledžā esmu vadījusi attiecīgi arī vienu nodaļu, un tāpatās doktorantūras laikā bija jābūt kā pasniedzējai arī, jā, un lektoram, lai tu to visu varētu īstenot. Un tu saproti, ka nav jau tikai tev obligāti tā lieta līdz galam jāzina. Svarīgi ir tev saprast to pamatbūtību, tos cilvēkus, kas ir, tu to visu apgūst. Un svarīgākais, manuprāt, tik vienā darbā ir cilvēks. Jā. Un es gribēju teikt, tu iemācies ieguvi milzīgu komunikācijas pieredzi, tik dažādos līmeņos. Jā. Un tik daudz, un tagad vēl jau vairāk, cilvēki ir vēl vairāk dotajā brīdī, jā, un cilvēki ir ļoti dažādi, jā. Kā tu tiec ar to galā, ka mēs esam tik dažādi? Jā, ir ļoti interesanti, un no tā es arī mācos, jo es uzskatu, ka ikvienam šī darba pieredze, kur tu sevi realizē, mēs mācamies, jā. Un, protams, kad ir izaicinājumi, nav neviens darbs tāds, ka tu ieteikt, šito jau es zinu, jā. Tā nav, katrā jaunā lietā ir kaut kas jauns. Un, manuprāt,
protams, kad ir, kā saka, cilvēki, kur ar tevi ir uz vienu viļņu, tev ir ļoti viegli runāt un komunicēt. Vairāk un grūtāk ir tad, kad tu saproti, ka tam cilvēkam ir savādāks skatījums, viņš ir savādāks, jā. Un noteikti ir tā pieņemšana, attiecīgi to cilvēku pieņemt, jo visi mēs esam labi. Tas ir pamatā. Jā. Un kāds var būt laimīgāks darbā, kāds varbūt nav tik laimīgs, viņš varbūt sevi īsti nav atracis, viņš īsti nenodarbojas ar to, ko viņam vajadzētu nodarboties, bet tu tā kā meklē veidu, formu, kā ar viņu tomēr sastrādāties. Jā. Bet man liekas, ka tu esi sevi atradusi jau diezgan sen, un man liekas, tev arī izdodas tas darbs, kur tu šobrīd dari. Tas ir mans pārdoms no malas, jo es šeit arī runājot ar cilvēkiem, saku, to mūžu seno savu teicienu, kad āriņa atspoguļo iekšiņu, un to jau mēs redzam. Ja cilvēks smaida, ir laimīgs, viņš satiekot šai komunikācijā ir ārkārtīgi labestīgs, ja, kāda esi tu, manuprāt. Paldies. Tu jau redzi, ka tur iekšā viss ir kārtībā, ja. Bet tu varētu pateikt, kas tev tiešām padara patiesi laimīgu ikdienā? Šajā brīdī? Jā. Šajā brīdī, jā, jo es tā padomāju par laimi, jo, kā tad ir, jo mēs viens otram vēlam laimes vienmēr dzimšanas dienā. Jā. Un lai mēs esam laimīgi, un tā laimes sajūta, manuprāt, ir, es tā pārdomāju, viņa ar gadiem mainās, kas tev dara laimīgu. Ja jaunībā varbūt tu vairāk arī tad tu karjerā, izaicinājumā, sasniegumiem, un tad varbūt vairāk uz āru. Tad uz doto brīdi tā nav, tā laime vairāk ir iekšējā, tā sajūta, un ko es vēl aizvien mācos, atrast to līdzsvaru, ka tu esi šeit un tagad, ka tu esi tādā mieriņā, harmonijā, un tad tu vari sajust to laimi, jo ja tu esi tādā ritenī satraukts, skrejošs, manuprāt, tu pat to laimi neizjūti, ja? Bet tad, kad tev izdodās tā harmoniski, to es esmu pat pamanījusi pēdējā laikā, tu pat vari dārzā puķi ieraudzīt, cik viņi ir skaisti uziedējis, un tas tev dara laimīgi tajā brīdī. Ja? Mirklis. Tas mirklis, tie mirkļi, tā daba, tā arī ģimenē, kad tu redzi, kad kaut kādā brīdī bērni ir strīdējušies un pēkšņi tu redzi, ka viņi fantastiski komunicē. Tas ir mirklis, domā, labi, jā. Tas arī priecē un satikšanās ar draugiem, protams, ģimeni, tās vērtības arī, manuprāt, ja viņas ir kārtībā, tad tu esi tā kā laimīgs, jā, un tad tā ikdienā tad tu mēģini to sajūtiņu noķert. Tā būtiskākā laime laikam arī tad, kad tās brīvdienas, un kad tu esi pats ar sevi, un tad to dienu kārto tā, kā tu gribi tajā ritmiņā, ja. Varbūt es pārāk ar sevi arī, bet man tā ir vajadzība ļoti, jā, jo tā darba dienas ir tāds, kāds viņas ir, jā, dinamiskas. Un es nedomāju, ka pārāk. Es tieši vaicātu tev, kur tu ņem šo spēku, lai turpinātu šīs dinamiskās dienas, jo es nebaidīšos no vārda šādi amati kā tev, tā ir kalpošana sabiedrībai. Un tu nemitīgi dod, tu risini, tie ir ikdienas lielāki, mazāki izaicinājumi, ja? Un ka tev ir kaut kur jāatgūst sevi, pašai ar sevi jāatgūst sevi, un kur ir tie tavi spēka avoti? Pirmais man jāizguļās. Miegs ir ārkārtīgi svarīgs, jā. Tad ir tā, kad attiecīgi man arī svarīgi tā vide ap sevi sakārtot. Tad, kad jau es esmu tik spēka pilna, tad man ir prieks iepriecināt ģimeni ar vakariņām, jo citreiz arī darbdienās tā nesanāk, jā. Jā, zinām. Galīgi nesanāk, un tad, kad tu esi tā kā atpūties, jā, tu esi tādā dabā, es pēdējā laikā esmu uzsākusi arī tādu aktīvāku, ja tā var teikt, aktivitāti, nojošanu gar jūru, un es tagad tikai atzīstu to, pat priekš sevis varbūt, beidzot es apskatos to, kad mēs varam būt tik laimīgi, mums ir tāda fantastiska meža taka līdz Abrakciemam un atpakaļ, ja, un jūra, jo es zinu ļoti daudz engurnieki, kā mēs esam, mēs uz jūru, aizējam, neaizējam, mums ir svarīgi, lai viņi te ir. Ja. Jo, ja godīgi, tad tas laiks, kopš es biju Rīgā, man ļoti pietrūk jūra. Tikai tā apziņa.
Šis izpeld ārā, es lietoju tādu vārdu izpeld, gandrīz visās sarunās. Ko Mums saka, kā engurdniekiem, tā jūra, cik nu mēs aizējam vai neaizējam, es domāju, arī citiem varbūt piekrastes ļaudīm, bet viņa te ir. Un mums ir svarīgi tā apziņa, ka viņa te ir, un mēs vēl lepni par to, ka viņi ir. Bet tā Kad gulēt pajautā, kā tu esi bijis, vai ne? Jā. Ne, nu labi, es arī tur gar viņu biežāk pakustos, sporta aktivitātēm un šādām lietām viņa ir ļoti, ļoti svētīga lieta, Es savā filozofijā vienmēr domāju, varbūt tāpēc mēs tie piekrastes ļaudis vai kurzemnieki šeit arī tāpēc esam ar to plašo domāšanu, ka mums plašums Es domāju, Baibu, ka tā apziņa arī, mēs zinām, ka tā jūra ir, un tad tā apziņa tad tev dod tādu citu to skatījumu, Jā, tik tālu mēs būtu noskaidrojuši par darbu, par tavu spēku avotu, bet es nevēlti iesāku sarunu, tur pieminot Dalailam un tā tālāk, un Dalailam arī ir dalījis to laimi, tajā baudas pirmajā līmenī, tad jau ir tas iekšējā miera līmenis, un tad jau ir pēc tam tas dziļās jēgas un līdzcietības līmenis, visaugstākā laime, kas rodas dzīvojot saskaņā ar savām vērtībām. Man jau liekas, ka tev jau ir šis līmenis, palīdzot citiem un izjūtot līdzcietību. Nu, tātad tu jau plaši dzīvo, tas vairs nav tikai ar sevi, Tu sevi sakārto, lai tev būtu ko dot, es atkal saku, Jā, es tev pilnībā piekrītu, jo ir kaut kāds dzīves mirklis, kā mums katram ikvienam noteikti, jo es domāju, ka mēs tiešām katrs augam un ejam to savu ceļu un attīstamies, un tad pienāk tāds brīdis, kad tu domā, kam tu to dari? Kāpēc tu to dari? Jo sākums jau visiem mums ir skaidrs, mums beidzam skolu, kā kuram karjeru, kuram ģimene, kur bērni par kāru, kas ir milzīga laime, bez šaubām, un ģimene ir laime, un tad kaut kas dzīvē varbūt atgadās, kā kuram, kādi pārbaudījumi, un tad tu attiecīgi pārdomā, ko tu dari, kāpēc tu to dari, un tad tu sāc kaut kādā brīdī kaut ko meklēt un kaut kā sevi apzināties, un kas tad es esmu, un kāpēc es esmu, Un mana dzīvē bija tāda arī tāda pieredze, es apguvu astroloģiju, bet astroloģija tikai tām dēļ, par ko es ļoti priecājos, man bija fantastiski pirmā pasniedzēja, kas pasniedza, viņa tik ļoti detalizēti, jo viņa mums to visu pirmo gadu vispār neļāvā skatīties programmā, kas tagad ir, bet visus papīri bija ar ciklu, viss jāzīmē un jādara. Un tad tu saproti to pulksteņu mehānismu, kā tā visa daba visums tomēr miedarbojās, ka mēs visi esam saistīti. Un pats svarīgākais, kad katrs mēs esam unikāls un katram ir savs ceļš. Un tu izproti, kāpēc tas viens cilvēks izturās tā un otrs varbūt uzvedās tā un kāpēc vienam ir tā. Un tas ar laikam ir vairāk arī tāda atbilde, ka tu teici, kad kā ir tādiem varbūt sarežģītākiem cilvēkiem. Tas jau ir man sarežģīti. Katram jau ir sava tā attieksme. Vienam viegli, vienam sarežģīti. Bet tad tu vieglāk pieņem cilvēkus un izprot, ka ar viss ir kārtībā. Gan ar mani, gan ar viņu. Tikai jāatrod tā sadarbība kopējā. Tu pilnīgi lasīji pirmkārt jau manas domas, jo es gribēju prasīt par šo astroloģiju tev. Tu jau izstāstīji pati. Bet atkal tev... Tātad meklējot sevi vai ceļā pie sevis, vai tu pati nodefinēsi to līdzi, tu biji Indijā. Jā, 2 reizes. 2 reizes, un tas bija diezgan sen, Tas arī bija kaut kāds meklējuma ceļš, vai tu vienkārši gribēji piepildīt kaut kādu sapni? Zini, kā ar Indiju? Uz jebkuru citu vietu, ja kaut kur ceļot, tu tā kā labi braucam. Par Indiju bija tā, jāsajūt, un mēs arī ar draudzenēm, kad runājām, ir tā, ir kas netika, ir kas tika, jo mēs braucām uz ašramu arī, mēs, protams, arī braucām atpūtā, kurortā, veselībā un arī uz ašramu braucām, un tad ir tā, ja tev tur ir jābūt, tad tur būs, ja tev tur nav jābūt, tad tev kaut kas notiks, kaut kāda apstākļa, ka tu nebūsi, Un runājot par Indiju, arī ļoti interesanti. Ir cilvēki, kur saka, ārpās, tur taču ir tik netīrs, tur tik tāds. Es saku, es neko tādu neredzēju. Jautājums, ko tu redzi tajā visā un ko tu sajūti. Un man ļoti patika. Un es domāju, ka
domāju, ka nākamgad būs iespēja, kad vēlreiz varēs doties ceļojumā, jā. Ko tieši tu sev vai nu mācījies, vai iegūvi, vai atklāji tur, vai tev bija kaut kas konkrēts arī pēc kaut kādas atziņas, ka tu devies, vai ne? Vienkārši. Nebija tāds mērķis, lai ar domu, kad es tagad aizdošos uz Indiju, un tagad es tur saņemšu viedumu, jā? Nē, pilnīgi nemaz nē. Man bija pirmais, laikam, tas pati pirmā reize, kad bija, savas 3 dienas, manuprāt, bija tā, kad draudzene, kura jau bija bijusi, es viņai teicu, klausies, ejam kopā, es pa to ielu pat paiet nevaru, ka tu redzi, ka tur tā, nezinu, tā dinamika, tā enerģija, viss kā tur notiek, tas ir pilnīgi savādāk, un tu pat nespēji pieslēgties tam visam, kā ir, un tad tu nemanot pēc kaut kāda laika atskārst, viss kārtībā, tad mierīgi var pāriet pāri ielai, ja tev nekas neuztrauc, un tā bija arī tā, ka mēs tur ar vietējiem arī komunicējām un runājām par dzīvi, un kā katram, ne tik personiski, bet vispārīgi, ja, un tu saproti arī, kad tur arī dzīvo cilvēki, arī viņiem ir savas vērtības, ja, savas lietas, un tu atkal iepazīsti cilvēku savādāk un to pasauli, un tas tev paver tādu plašumu. Un kas man ļoti, pieņemsim, austrumu zemēs noteikti arī ir citās, kur ir tikpat spilgti, bet mana pirmā pieredze bija tas, kad es redzēju ārprāts, kā no pirmās dienas redzēt tur tās mazās meitenītes, viņas ir tik košas, tik izpucētas, tik krāšņas, ka viņas jau no mazotnes māca būt skaistām sievietēm, ja, un tādām sievišķīgām. Tas man ļoti uzrunāja. Vai ne? Ir, jā. Jā, tur jau tas ir izteikts, un kā jau Indijā, viss ir viens. Jā, viss ir viens. Pilnībā piekrīt, jā. Un tas, kurš aizbrauc un kurš saka, kad ir slikti, viņš varbūt, redz to, ko redz, jā, nezinu. Man jau liekas arī, ka mēs saskaramies ar to, kādi mēs laikam paši esam. Ja tu šodien man arī sanāca saruna, piemēram, ar vienu konkrētas mobilo tīklu operātoru, ja? Un pirms tam es tur dzirdēju, tie ir tādi slikti vai vēl kaut kādi, es nezinu, kurā vietā. Jā. Ar mani viss bija kārtībā, un es priecājos un ar sajūsmu, ja, jo tik pretim nākošu cilvēku telefonā pārstāvis nebija redzējusi ļoti sen atkal, jāsaka tā. Tā kā, ļoti daudz ir, vai ne, no pašiem atkarīgs. Ļoti. Manuprāt, arī tad, ja tev šķiet, kad ārprāts man, nezinu, kaut kas kaitina, vai tas cilvēks, vai kaut kāda lieta, vai kas, tad tev ir kaut kas jāatrisina, ja? Nav jau problēma tajā situācijā vai cilvēkā. Pašam jāapstāst, kas tas tāds ir, kas man uzķēra. Ja? Tātad tu arī piekrītam, ka tas otrs cilvēks mums ir spoguls. Jā, precīzi. Un tā ir, man tā jāatklājās viena no manām laimītēm, ja es kādā cilvēkā ieraugu sevi, jo tas man dod atkal iespēju augt un mācīties, kad es sapratu, šito es nezināju, ka man tas ir, vai ne? Un tas ir tāds, tā paļaušanās, ļaušanās, kad, tā notiks. Jā. Mēs taču mācamies. Piekrīt, tev pilnīgi piekrīt. Man ir iespēja. Bet nav viegli, protams, citi izaicinājumi ir tādi izaicinājumi arī, jā, bet tad tu vienkārši, tu to attieksmi pamaini, jo ja tu tā, kā saka, cepies par to un tas jau nedod spēku un enerģiju nevienam, jā. Bet tu spēji saglabāt to pozitīvismu un tu uzlādē sev pie mūsu foršās jūras, ģimene, viss. Tu esi iemācījusies to apriti, kā teikt, spēka apriti ņemšanu un došanu, vai ne? Ir brīži tādi, ko es esmu pamanījusi arī pie sevis, tad, kad es sev neizveidoju šo līdzsvaru, tad es saukstēju, saslimstu. Tas ir precīzi. Un tad es to pieņemu, tad kaut kādas dažas dienas, tad vienkārši vajag pilnīgā mierā, jā, un tad tu atkopies, un tad atkal var iet un darīt, jā. Tu savā stāstā arī pieminēji to sievišķīgumu, jā, tās meitenes un viss. Mums jau ļoti patīk pucēties, jā, tām dāmām. Un kaut kā liekas tam, ka tas jau nav pārējoši. Un tas ir forši, ja tas nav pārējoši, ja mums paliek
visu laiku prātā tas, ka tā ir pirmkārt cieņa pret partneri, vai ne, ka mēs pucējam sevi, cieņa pret apkārtējiem, tā arī savu veidu komunikācija, ja es cienu sevi. Un ko tev nozīmē šī sievišķība ikdienā, darbā, vai nav aizspriedumi pret sievietēm lielos amatos? Esmu Baiba saskārusies, jo man jāatzīst lielāko daļu tā, savā vadošajā amatā. Man vienmēr ir bijis jāstrādā ar vīriešiem. Pie tādas atziņas es tā nonākusi, tieši vai uzņēmuma īpašnieku vīrieši vai kā. Un tādu, kad es justu kaut kādu diskrimināciju, tā nekad nav bijis. Varbūt pareizie cilvēki attiecīgi par to, kad mēs runājam par lietu, mēs skatāmies, ko katrs spēj, ko katrs var, un tas viegli tad padodās. Un īstenībā, protams, varbūt nedaudz šis darbs ir savādāk, tā ir pilnīgi cita dinamika, cita forma, struktūra. Viens, ka tu esi uzņēmuma vadītājs, un varbūt šī amatā ir mazliet savādāk tā miedarbība, bet nē, diskriminācija noteikti nekādā gadījumā nav. Super. Un sievišķība jau, protams, manuprāt, arī apģērbs, nezinu, kā tiem vīriešiem, bet, manuprāt, sievietēm ir tā, ka par viņām smējās pilns skapis, nav ko vilkt mugurā, bet tā ir jau tāds tev noskaņojums. Tu nevar savam noskaņojumam atrast atbilstoši, ko tev vajadzētu, Un tas noskaņojums ar daudz ko dod. Kā tu jūties tajā brīdī, Tieši tā. Kā ir. Tas ir tās mūsu lietiņas, ar kurām mēs to dienu varam uzķūnēt, kā teikt, jau no paša rīta. Protams, es ar humoru arī mēģinu pie tā pieiet, bet es sadzirdu, tā ir patiesība, ka tie līderi lielā daļā ir vīrieši. Ja dzīvē mums apkārt. Ko tu redzi vispār, kas ir līderis? Kādas īpašības ir tiem cilvēkiem? Manuprāt, līderi ļoti dažādi. Protams, viņš ir ar kaut kādu harizmu un attiecīgi arī, tu esi... teiksim, vai tu esi vadītājs, vai tu esi līderis, vai tu esi ieņēmis amatu ar, teiksim, tā kāds ar varu, un tagad tu līdz kārtību ievedīšu un darīšu, vai es no sirds esmu līderis un vedu komandu un attiecīgi gribu uz to mērķi aiziet un ļauju visiem izpausties un darboties un kopā iet. Man liekas, ka ļoti svarīgi vadītājam ir būt līderim, tādam līderim, kurš tiešām to komandu nevis velk, bet kur pati komanda jau skrien pa priekšu un dara, ka tu spēj viņu iedvesmot to komandu, Un šis tu ļoti labi īstenībā noraksturoji to, kādu mēs ieraudzījām tevi, kad tu atgriezies un sāki strādāt pie mums Engurē. Nopietni, pilnīgi, un kad tā bija cita ērka, tā bija cita darīšana, un cilvēki gribēja šīs pārmaiņas un darīja un rīkoja. Man ļoti Baiba iedvesmo darbā tas, jo es saprotu, es ar tā bieži vien tā pārdomāju, katru dienu tev ir tikšanā, darbs ar cilvēkiem, un tad es tā domāju vismaz, nezinu, vai tā ir, kad es kaut kā spēju to laukumu redzēt, un tad tu redz tos cilvēkus, un tad, kad tu to komandu saliec vai attiecīgi pieaicini kādu, kurš attiecīgi ir, ka tu jūti, ka būtu, un ka tu redzi, kā viņi aug un kā veido un kā deg, tas ir lielākais gandarījums. Tieši tā. Reāls prieks par to, Man arī iedvesmo darītāji, kas daudz runā. Jāizrunā jau arī ir pirms tam. Jāizrunā jau arī ir pirms tam un jāplāno un tā tālāk, bet kad ir rezultāts, ka tu ej, dari un... Bet kopā arī šis darbs, kurā es tagad esmu tikai vienīgi kopā. Tas vārds, atvērts vārds, komanda ir, Mums arī daudzās sarunās izskan, es vienmēr uzsveru šo vārdu sadarbību, Mēs kā engurnieki esam ļoti iemācījušies sadarboties. Varbūt tas ir vēl dziļāk kaut kur saknēs, es celšu ārā, man ir plānotas vēl dažas foršas sarunas ar daudz piedzīvojušiem cilvēkiem, kuriem ir ko stāstīt, lai tas paliek mūsu bērniem un tā tālāk. Šie stāsti sirsnīgi, kā tas viss ir veidojies, radies, jo mums ir tāda iespēja šobrīd digitālā laikmetā saglabāt šos stāstus, Un kādam varbūt tas noderēs skolēniem ZPD taisot. Pēc nezinu cik gadiem, vai ne? Jo viņi dzirdēs šos stāstus un
Bet īstenībā es tikko atrapu šis tāds mūsu engurs mazais ZPD, meklējot engurnieka laimes formulu. Ja? Tātad man ļoti iedvesmo arī šie darītāji, un manuprāt, ne tikai mani tas apkārt šie līderi, ja, kas dara, un kuriem tu labprāt seko, ka viņiem sirds deg vai ne par kaut kādu konkrētu lietu. Un es vienmēr tādiem cilvēkiem esmu pateicīga. Par ko tu savā dzīvē esi pateicīga? Kā nu tu definē Dievam, visumam, dzīvei? Par visu dzīvi kopumā? Ne, nu, ja mēs no tādiem pirmsākumiem, paldies vecākiem viennozīmīgi, ja, par to nav šaubu, un, protams, paldies Dievam, visumam, ja mēs skatāmies visam kopumā, kā ir, par to, ko tu, un noteikti arī sargeņģeļiem, jo viņi noteikti arī ir arī mums līdzās cilvēki, jā. Arī draugi, manuprāt, ar kaut kādā brīdī ir, ka tu padomā, ir draugi, ar kuriem tu visu mūžu ej kopā, jā. Tas arī ir apbrīnojami, jā, jo ir kas mainās, kas nē. Un es esmu bez gala pateicīga par visu, kas dzīvē ir piedzīvots, Baibi. Jā. Nav bijis, protams, ir bijuši ļoti grūti brīži, ir vieglāki brīži bijuši, jā, kad tu esi krustcelēs un nezini, kā ko risināt, kā ko darīt, bet tā esmu es. Tieši tā. Ne? Un beigās mēs caur to kaut kādu veidu grūtību varbūt nonākam tur, kur nonākam, jo es uzskatu, un arī ko astroloģija rāda, jā, nu nav tā, ka tev visu mūžu tu tikai sēdēsi un nekas nenotiks, tad tu neattīstīsi, jā, tā kā arī saka, ja tev ir pārāk zaļa karte, visticamāk, tu tā arī, nu, varbūt tev kaut kāda izaicinājuma ārēji aspekti būs, bet tā tev arī varbūt ne tik ļoti, bet ja tev ir tāda dinamiskā, ka tu šajā dzīvē daudz ko varēsi izdarīt, jā, un augt. Bet arī tie grūtie mirkļi, vai ne, viņi arī mūs ved pretī laimei, jo citādāk mēs jau to laimi tā kā nenovērtētu, nu, tos labos mirkļus. Nu, ka tu neapzinies to, varbūt mēs varbūt daudzas lietas kaut kā ikdienā pieņemam paši pa sevi saprotam, un tajā brīdī, kad tu kaut kā apzinies, klau, šitā ar mani var notikt, jā, tā tu sāc novērtēt visu, kas tev ir riņķī, jā, arī līdzcilvēks un notikumus un vērtības, pilnīgi cits skatījums uzreiz rodās. Un tajās grūtībās arī tu iepazīsti sevi. Man vienā sarunā dāma Inese Prisjauko teica tā, nu, ka tu esi tajā dziļajā bedrē, tu kārpies ārā, un tu pats uzzini pēkšņi, uz ko tu pats esmu spējīgs. Un tad tev tur tu gūsti spēku, un tad tu tikai spēj, nu, kā saki, būt. Jā, un būt, precīzi. Vai ne? Labi, Baiba, bet pa lielam tu jau man atbildēji uz manu tradicionālo jautājumu, kad es saku, jā, nu, zini, es iedomājos, jo, protams, ka man ir, ka es esmu bērnībā, un es esmu feja ar burvju nuiņu, un ja nu es kaut ko varētu tavā dzīvē mainīt, visā notikušajā, tu kaut ko mainītu? Domāju, ka nē, Baiba. Domāju, ka nē. Jo arī tā mana pirmā skolotāja astroloģija, man tas arī ir ļoti palicis atmiņā, jo mums visiem, katram kaut kādā posmā arī ir tēma, jautājums, attiecības ar vecākiem, jo tur arī bija viena mamma, kuru saka, jā, es tam bērniņam tur tā rīkojos un tā rīkojos. Un viņai pateica tādus vārdus, kas man ļoti palicis ar atmiņā. Bet tu tajā brīdī biji pati labākā mamma, kāda tu vari būt. Un tu devi visu to labāko, ko tu vari dot, jā. Un tas ir ārkārtīgi, nu, svarīgi un būtiski. Viennozīmīgi. Un šajā piemetinot par šīm mamām, piesakot klāt, es vienmēr saku, ja jau viņi mums piedzimtu un būtu visiem receptīti rokās, kā viņus audzināt, tad jau mēs nekad šādi nedomātu, vai ne? Un vēl viņa tāda interesanta lieta, jā, pateica, kad arī bija par darbu, arī, ja mēs par darbu tomēr, jā. Tā, kad, nu, ja tev tik grūti tajā darbā ir, nu, kāpēc tu tur esi?
Nu, ej citur, kur tev ir vieglāk, kur tev patīk būt, ja? Nevis visu laiku tur ir tā, un tur ir tā, un tur ir tā. Tev taču tur neviens netur. Un, kad tu pasties no tāda aspekta, ja, tas cilvēks apmulsa, ja, bet nu tā tas ir, vai ne? Mēs tikai meklējam tikai vainīgos, bet Jā, es tev pilnībā piekrītu. Arī pirms mēs sākām sarunu, un mums tika sagrozīti mikrofoni un kameras. Mēs nedaudz parunājām, un es jau stāstīju, ja, kāpēc es aizgāju. Un galvenais ir noķert to mirkli, kad ir jādod vieta nākamajam, ka tu tu vairs nevari. Vienkārši, jā, tevī vairs nav, tu negūsti vairs šo prieku, šo laimes sajūtu, ja. Un ļaut tai sajūtai, lai cik žēlīgi. Jā, bet tu nodari labu sev. Jā, bet es atkal domāju, protams, šķirties kaut kā pārmaiņu brīdis ir grūts. Jā. Bet tev varbūt tava enerģija ir vajadzīga kaut kur pilnīgi citur, pilnīgi citā izpausmē un darbībā un attīstībā. Un tajā posmā ir pabeigts, paldies, bija forši izdarīts un ejam tālāk. Jā. Un tajās vietās, kā man Naivs vienmēr saka, vieta nekad tukša nepaliks. Nebūs, un kādam atkal citam ir izaugsme tālāk, jā, un tā tas viss notiek. Jā. Un, kad tu saproti šo lietu kārtību, tad jau kļūst tas grūtums vieglāks. Zin kā, tas būtiskākais laikam ir tas, ka tu tā brīvi uz to visu paskaties un ļaujies. Jā. Man vienmēr patikusi ir tā pasaka, ja ezīts miglā bija. Jā. Kad tu beigās plūsti, ka tas ezīts tajā upē, ja, un tu vienkārši ļaujies tam procesam, ja, kad viņš notiek, un tad, kad tu ļaujies, tad tev tur no augšas dod visu kaut kādas iespējas, un tu pat iedomāties varbūt nevar, kur tev aizved tālāk. Jā, ja? Tur es tev piekrītu, un nepavēlti, tikai pēc tam kaut kad nokļūstot šai konkrētā vietā, arī piemēram, tu, vai ne? Tu pēc tam tikai ieraugi visu to, kā es saucu futbola laukumu, kāpēc bija tāda mācība vajadzīga, kāpēc tāda mācība vajadzīga, kāpēc tāda, atkal, lai norūdītos un lai sniegtu derīgumu, noderību, būt noderīgs citiem cilvēkiem jau šajā vietā un darbā. Nu labi, Baiba, es tev būšu izmocījusi, es tavas laimītas esmu sadzirdējusi, bet mums šeit ir tāda tradīcija, kad iepriekšējais viesis vienmēr atstāja jautājumu nākamajam viesim. Un tev ir pavisam, kā man šis viesis teica, vecais mūžīgais jautājums. Ja nu tev pateiktu, ka rīt ir jādodās uz Vientuļu salu, piedod. Man jau vairs arī uzreiz pasīja, tā pavisam uz mūžu. Tu vienkārši vienalga, kaut vai uz nedēļu. Jā. Nezinu, jā. Bet bez ģimenes un bez cilvēkiem. Vienai Tas pašai. Neskaitās. Kas būtu 3 tās lietas, kuras tu ņemtu līdzi? Tur nekā nebūs uz tās salas? Kādu palmu jau varbūt, ka būs. Man ūdens vajag. Jā, ūdens. Labi, ūdeni ļoti vajag ūdeni, jā. Labi, tur nebūs, kur uzlādēt, es labprāt mūziku paņemt līdzi, bet to laikam nevarēs, bet varbūt var. Nāksies dziedāt pašai. Jā. Jā, kad šādi pajautā grūti uzreiz pateikt, kas ir tās 3 lietas, ko tu varētu paņemt. Jā, ūdens vienmēr ir svarīgs un būtiski. Kādu grāmatu paņemt līdzi, jā. Noteikti, lai būtu ko palasīt. Tad acīm redzot, ja es tur būšu viena, tad varbūt tiešām arī to klādi ar pildspēlēs kaut kādas pārdomas un lietas varētu pierakstīt. Jaunās idejas. Jā, jaunās idejas, domas, skats no salas, jā, uz pasauli plašo, jā. Bet, kad tu piemini grāmatu, jā, es zinu, cik dinamiska ir tava darba diena, un, ja godīgi tavs darbs neaprobežojas, ar darba dienu no 8 līdz 5, vai ne? Jo ir nemitīgi jāsatiek cilvēki ārpus darba laika, kuri var atnākt uz konkrētā ciema vai uz sapulci pēc sava darba laika, un tad tev ir vēl jāziedo viss vakars tam, kaut arī, vai arī šovakar tu atnāc pie mums ciemos. Es priecājos, tiešām priecājos. Vai tev vispār vēl atliek laika lasīšanai, un tiešām tu saņemies un eji šo nojošanu veids tādiem kaut kādām iegribām saviem hobijiņiem? Es uz doto brīdi teikšu tev godīgi, grāmatu palasīt dotajā brīdī nevaru. Man stāv vesela kaudze. Ko gribētu?
es pašķirstu vakarā, atveru, sāku, viss, un es neizlasu. Jā, tā ir taisnība, lai gan man ļoti agrāk patika un daudz lasīju, un tiešām nesanāk tam laika, nespēju noturēt uzmanību. Bet es esmu atradusi tā tiešām šo nojošanu, jā. Es atbraucu mājās, un tad es dodos. Tas posms līdz Abrakciemam, līdz mājām, paiet kā 1,5 stundu, protams, gar jūru, un man tas sagādā ļoti lielu prieku, un es varētu teikt tā, nomierinos, pārdomāju dienu, jo tas stresiņš jau ir, jā, kopumā, un tad tu tādā veidā iegūst to iekšējo šādu veidu mieru. Protams, es esmu vēl mājās, un vīru satiek noteikti ļoti vēlu, bet paldies viņam, kad viņš saprot, jā, un es tik domāju, ko es ziemā darīšu. Es par to vēl neesmu aizdomājusies, bet tas ļoti palīdz, jā, un tā es visu laiku kaut kā mēģinu sev meklēt un domāt, jo man citreiz arī ir teikts, nāc uz kori dziedāt vai vēl kaut kur. Es nevaru apsolīt, vai es vienmēr visur varēšu būt regulāri un precīzi, un tad es laikam vairāk saku nē nekā jā. Bet vēl viena lieta ir, kas ir ļoti svarīga man, bet kas ar pēdējā laikā varbūt nesanāk, tik bieži tā ir pirts. Pirts, jo es arī, kas bija interesanti, un atnākot uz Enguri dzīvot, es izgāju pirtskoliņu, ļoti patika, jā, viss pirts rituāls un tad kopā tiešām ar draugiem, tas ir kaut kas dod arī tādu atzimšanas spēku, ļoti lielu. Nesanāk katru, teiksim, nedēļu vai sanāk vēl retāk, bet tas patiešām dod ļoti lielu spēku. Kā salasījām tās tavas laimītes, mēs tā sarunā. Jā, beigās ar pirtiņu pabeidzām. Jā, pirtiņu foršu tāds ar foršu pērienu. Ar visu pilnu garu procedūru, jā. Ļoti svarīgi, jo tur tā daba ienāk, jā, un tas ir ļoti svarīgi. Bet es tev pačukstēšu par to ziemu. Ziemā ļoti daudz cilvēku to dara, un tā meža taka ir ļoti labi izstaigāta. Es par to tumsu. Ja nav tik traki, būs jau labi. Paņemsim lukturīti, jā. Kaut ko es izdomāšu, jā. Bet mēs arī esam staigājuši par mūsu izgaismoto Enguri, un tie kilometri salasās. Piekrīt, jā. Nu labi, Baiba. Pirmkārt jau paldies par to, ka tu dari to darbu. Un es esmu kļuvusi mierīgāk, redzot, ka viņš tev tomēr kaut kādu laimes sajūtu arī dos, ka nav tikai liels stress, vai ne? Jo, mēs nevaram noliegt, un tu to runā, ka tas ir, tu daudz dod no sevis, no savu enerģiju, savu sievietes būtību, ja iegūt visu tajā, lai mums šeit novadā visiem būtu viss vēl foršāk. Un vai man ļoti liels prieks, kā viss veidojās un notiek, jā, un ne viss notiek vienā dienā, un tas gandarījums ir tajos mirkļos arī, kad ir lietas, ko varbūt, kā saka, pašvaldībā kaut ko darīt, un tad tu redzi, kā tas aiziet, jā, kā mēs varbūt kādu savu sētu vairāk saklopjam, varbūt kā tam uzņēmējam kaut kas atkal kāda ideja, viņš kaut ko īsteno, un kad tu redzi, kā tas aiziet un solis pa solītim tā sinerģija īstenojas, fantastiski. Man liekas, viss notiek. Ja mēs par Enguru šodien runājam, tad Engurē viss notiek. Un redz, man jau tā mazā utopija, kad mēs, kā tu pieminēji, jau katrs to savu istabu izmazgā, to sētu sakopj, tad jau mēs to ciemu, to lielo talku vai mazo talku saucam, kā gribam, un tā nav jādara reizi gadā. To var darīt katru dienu, un tad jau novads. Un tad jau viss tā mūsu mīļā Latvija. Un Latvija ir skaista, un ja mēs paši būsim jauki, forši, bez internetā komentāriem un tā tālāk, bet mācēsim pateikt viens otram labu, iedvesmot, sadarboties, vai ne? Un vairāk teikt labu. Jā. To mēs kaut kā piemirstam, mums kaut kā izdodās Tie, kas grib to teikt, pasaka slikto, bet to labo, un par to, pie tā, manuprāt, ir ļoti jāpiedomā, jā, un ja tu padomā par otru cilvēku, reku viņš šodien labi izskatās, tas ir jāpasaka viņam obligāti, jā, un to mēs kaut kā liekas, tas ir grūti. Jā, tas ir grūti, varbūt kā, bet tas ir svarīgi, tas ir tik svarīgi, jā. Daudz gadus atpakaļ es arī, kad tu interesējies par šīm lietām visām pasaulē, tu sāc domāt, kā tas ir, es domāšu par to, ko es domāju. Jā, Bet tad, kad tu sāc domāt par to, ko tu domā, tu jau veido paradumi jau veido tavu ikdienu un dzīvi, vai ne?
Paldies, Baiba, ka tu biji šeit. Man ir ļoti, ļoti liels prieks. Varbūt tev ir kāds novēlējums mums Engurniekiem, novadniekiem? Es Baiba teikšu ļoti vienkārši. Esam laimīgi. Esam visi laimīgi patiešām. Novērtējam to, kas mums ir. Un tiešām pasakām viens otram to labo, ko redzam. Un tad mums viss notiks. Tieši tā, vai ne? Nu, Baiba, tiksimies gan ar tevi, gan ar pārējiem klasbiedriem jau 12. septembrī Engures vidusskolas salidojumā. Bet ar jums, mīļie skatītāji, tiksimies jau nākamajās sarunās. Un lai jums visiem apkārt daudz laimīgu cilvēku. Paldies, Baiba!